Čau visiem! Šodien mūsu īpašais viesis ir kāda jauna, atraktīva, ekstravaganta, talantīga jauna meitene, kuru sauc Adelīna Jurēviča, ja vienkārši Adelī. Nu, čau! Sveiki! Nu, ko tad varbūt pastāst mazliet par sevi, ar ko tu nodarbojies? Es nodarbojos ar mūziku, galvenokārt es jau nodarbojos ar mūziku diezgan sen, kopš pašās bērnības. Un arī man ļoti piesaista mode, tā kā es cenšos izkopt savu stilu, frizūras, make-up un tā tālāk. Jā, tu var redzēt, tu esi ļoti ekstravaganta, tev ļoti interesanta frizūra, bet man tā šķiet, ka esmu jau viņu kaut kur iepriekš redzējusi, vai tā nevarētu būt? Varētu būt, jā, jo it kā šī frizūra bija iedvesmota no Lady Gagas, bet es to pati izgudroju, ko arī viņa pēc tam pārņēma. Tā, viņa pārņēma tavu frizūru, pastāst kaut ko vairāk par to. Jā, Lady Gaga pārņēma manu frizūru, viņai ierauga šito frizūru, kad es biju viņas koncertā Rīgā, un es stāvēju pašā priekšā, pirmajā rindā, un viņa ļoti bieži uz mani skatījās. Un, acimredzot, pamanot mani, viņa pēc tam vēl aizgāja uz backstage un pateica to savai stilistei Tārai. Jo atnākot uz backstage, vēl nesatikot Gagu, viņa man pateica, oh, your hair is so cute, we already talked about it. Kaut ko tādu. Tas nozīmē, ka laikam viņa pamanīja kaut ko pateica. Un tā. Jā, tas bija tev tāds liels piedzīvojums, kā es arī saprotu, tev viņa mūzikā ir viens no elkiem, jā. Jā, es pateiktu, ka ne tik mūzikai, bet kā modes figūra, tieši modē, kas figurē, un arī kā pati personība, viņa ļoti stipra, ļoti viņa pārliecināta par sevi un ļoti tiešām iedvesmo, viņa ļoti talantīga. Nu, tam es tev pilnībā piekrītu, bet kā vispār bija tā pieredze viņu satikt un būt viņai tik tuvu, tā kā mēs šobrīd sēžam? Ko jūs vēl runājāt? Mēs runājam pirmajā reizē, kad es satiku viņu Rīgā. Mēs īpaši par neko nerunājam, bet vienīgais, ko viņa pateica, uzreiz pamanot mani, oh, I love your hair, can I use it? Es tiešām domāju, ka viņa joko. Bet nākamajā dienā viņa izgāja no viesnīcas, kad jau bija Igaunijā, Tallinā. Viņa izgāja no viesnīcas ar manu frizūru. Un es vienkārši uzzināju par to, ka man draudzene no Latvijas zvana. Un saka, klausies, iečiko Twitter, Gaga uztaisiet tavu frizūru. Es tā, ko tu joko? Es vienkārši stāvot arī tajā pašā monstripitā, bet tikai jau Tallinā es visiem kliedzu, lūdzu, visi iečikoja Twitter, pasties, vai tur kaut kas nav jauns. Un man kāds puisis vienkārši paradīja to bildi. Es biju tādā šokā, es tiešām. Un tas ir tik patīkami, ka Lady Gaga ne tikai iedvesmo tevi, bet arī Lady Gaga iedvesmojas no tevīm. Nu tā. Tik labi, ka pilnīgi nespēja noticēt tam, vai ne? Jā, un kad es jau viņu satiku, viņa ir tāda milzīga gulta, uz kuram mēs sēdējam, runājam katrs atsevišķi. Un ļoti bija forši, ka mēs varējām personīgi parunāties. Un es viņam pateicu, vai es tev varu nodziedāt to. Un viņa pateica, jā, protams, viņa laikam domāja, ka, kārtējs fans grib kaut ko nodziedāt, bet viņa nezināja, ka esmu dziedātāja. Viņa bija ļoti pārsteigta, ka es māku dziedāt. Viņa tiešām ļoti patika, viņa vēl dejoja man līdzi, turot to pozī, to slaveno sunīti. Un, jā, bija ļoti forši. Vai tu varētu, lūdzu, parādīt arī mums, visiem, kas skatās tagad, ko tu tieši viņai nodziedāji? Es dziedāju Born This Way piedziedājumu, bet es viņu pārveidoju tos vārdus, un tā izklausies tā kā viņai veltīta dziesma. You're beautiful in your way, inspiring me every day. You're on the right track, Gaga, you was born this way. Thanks for the Born This Way ball, an opportunity to sing in front of you. My dream just came true. Ooh, there ain't no other way. Monsters, we were born this way. Monsters, we were born this way. Oh no, there ain't no other way. Monsters, we were born this way. Monsters, we were born this way. Vai, liels paldies, lai tu aplaudētu. Tiešām ļoti skaisti. Un, tad par mūziku, ja mēs runājam ļoti skaisti dziedi. Kā tev šobrīd projekti ir Latvijā? Es pirms tam ļoti daudz par tevi neesmu dzirdējis tādus publiskus liels koncertus. Ko tu darbojies? Vai tu raksti savas dziesmas, vai tu komponē?
Jā, protams, es rakstu savas dziesmas. Agrāk es vairāk uzstājos ar coveriem, bet tagad es tiešām cenšos rakstīt savas dziesmas, jo pēc tā arī cilvēki spriedīs, kas tu esi pēc savām dziesmām. Un es vairāk darbojos R&B pop stilā, gan arī es tagad sadarbojos ar DJiem, ar deju mūziku ļoti daudz saskaros. Un tieši tagad mums ir projekts ar Do studiju. Mēs jau ierakstījām dziesmu, un šonedēļ mēs plānojam filmēt videoklipu tai dziesmai. Oho, un kad mēs viņu varēsim redzēt? Jūs varēsiet redzēt oktobra sākumā. Un kur, ja mēs gribam tev paklausīties, kur mēs tev varam izdarīt? Kaut kādu Twitter kontu, Facebook vai varbūt tev mājaslapa? Jā, protams, man ir personīga mājaslapa adeliaofficial.com. Vēl ir Twitters, arī Adeliaofficial, un Facebookā Adelie Music. Un, protams, YouTube'ā jūs varat ierakstīt ADELLY, Adelie, un atradīsiet. Es domāju, ka to arī mēs visi darīsim. Paklausīsimies tevi, dzirdēsim tevi un gaidam arī videoklipu, dziesmu. Un tā kā paliec tādi, kā tu esi ar savu ekstravaganto tēlu un priecāsimies tevi redzēt Latvijā arī turpmāk. Paldies, ka tu atradi laiku un atnāci. Paldies jums arī.